Notiek traģēdija Līzuma pagastā, iet bojā 4 jaunieši. Vadītājam nebija autovadītāja tiesību, jo tas bija nepilngadīgs, un šogad jau bija paspējis izraisīt avāriju. Atceros, manā jaunībā Latvijā ienāca Audi Quattro ar nogriezto pakaļ. Daudzi tieši ar šo modeli nošķīlās. Tad, kā attaisnojumu minēja nevis pārgalvīgu braukšanu, bet to, ka auto ir ātrs, bet ceļu tur slikti. 30 gadi pagājuši un sabiedrībai būtu jāizdara kvalitatīvāk secinājumi, kāpēc jaunieši uz ceļiem mirst. Iepriekš minētais gadījums – nevis braukšana bez tiesībām un ne pēc noteikumiem, un nevis tas, ka uzraudzības uz ceļa maz, bet vainīgs avārijā izrādījās koks, kas ceļa malā auga. Retais koks taisnā ceļa posmā. Tālāk jaunieši izklaidējās braukājot uz jumta. Ir daudz pieejam video. Ja kāds nokritīs un kaklu salauzīs, vainīga droši vien būs kāda bedra, kas lika mašīnai sašūpoties nepareizi. Lasam ziņas tālāk. Piedzērusies māte Latgalē ar 3 bērniem un vīru 2,43 promili reibumā kaut kur dodās. Pieņem, ka meklē koku vai bedri. Baidos, ka nekļūdīšos apgalvot, ka gan jau jauniešu uz jumtiem, gan Līzuma arī neiztika bez grādīgās dziras. Tad, sēžot pie saplēstā spoguļa, sevi vairs neviens vainot negrib, citus arī ne, tie tādi paši. Vainojam sistēmu un apkārtējo vidi. To mēs redzam, sevi nē.